Es atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, un aiz manis ir vairākas dīzeļu lokomotīvas, kas ir sagrupētas pēc to jaudas. Bet mans stāsts šodien būs tieši par šo te, kādreiz mazliet tumšāk zaļo, bet diezgan izteikti zaļo lokomotīvu. Jā, krāsa, protams, arī ir būtiski, jo tie bija tie gadi, tātad pēc Otrā pasaules kara, faktiski augstā kara sākums, kad bišķiņ jau mēs baidījāmies no militārā apdraudējuma, arī Padomju Savienībā baidījās, un lokomotīvas un arī vagonis krāsoja zaļā krāsā, lai pēc iespējas mazāk izdalītos no apkārtējās vides. Bet galvenais akcents šobrīd ir uz to, ka faktiski tas ir tāds kā pārējais modelis no tvaika vilces uz dīzeļu vilci, jo riteņpāri un to sakabinājums kopā ar dīstelēm vēl joprojām ir tāds pats kā tvaika lokomotīviem. Tas bija jau no aizpagājušajā gadsimta. Un arī tas nav nejauši izvēlēts, jo šāda tipa manevru tvaika lokomotīvas tieši šādu pašu riteņpāri izkārtojumu tā dēvētā Muromas rūpnīca, kur ir arī izgatavojuši šo lokomotīvu, iepriekš izgatavoja tvaika lokomotīvas. Arī tieši manevru vajadzībām, tieši tām pašām vajadzībām, kuras šī lokomotīva ir radīta, jo redzams, ka tā nav maģistrālo pārvadājumu veikšanai domāta. Un manevru darbs ir diezgan būtisks, un tas neatiecās tikai uz dzelzceļa lielajām stacijām vai mazajām, tas attiecās arī uz dažādiem uzņēmumiem, kas nav varbūt cieši saistīti ar dzelzceļu, bet ir saistīti ar sliežu ceļu. Arī ostas, piemēram, pēc. Šī konkrētā, kādu brīdi ir strādājusi ostā, bet dzelzceļa muzejā tā atceļoja no asfaltbetona rūpnīcas Burzava, kas atrodas pie Rēzeknes. Līdz 2000. gadam, neskatoties uz to, ka šī ir ražota 1960. gadā, vesels 40 gadus, tā bija nokalpojusi tieši šādām te industriālām vajadzībām. Interesants ir fakts arī tāds, ka faktiski tas nav Padomju Savienībā tā izgudrots un radīts produkts, kaut gan ražots. Faktiski tā ir Vācijas lokomotīvas, varētu pat teikt, kopija. Dizains mazliet atšķirās, bet gan piedziņas iekārta, gan viss pārējais ir tā kā Otrā pasaules karā ražotajām Vācijas armijas vajadzībām tur izgatavotajām Deutsche rūpnīcā dīzeļu lokomotīvēm. Papildus tam arī hidrauliskais pārvads, kas ir šīs lokomotīvas viena no būtiskākajām detaļām, ir ražots Austrijā, Voith rūpnīcā. Tas ir slavenākais hidropārvada ražotājs dzelzceļa vajadzībām, un arī pašā sākumā 60. gados Padomju Savienībā ar kvalitāti un šādu pārvadu ražošanā neveicās, un tāpēc arī vairākas lokomotīvas, to skaitā šī, tika aprīkot ar šo te austriešu aprīkojumu. Dzinējs gan. Tas ir tanku dzinējs. Burtiski, T-34 tankam tāds arī Padomju Savienībā tika uzstādīts. Šī mazliet, protams, modificēta versija, jo dzelzceļam ir nedaudz citas prasības. Lūk, no šādiem komponētiem elementiem arī šī lokomotīva ir ražota, un, kā jūs jau iepriekš dzirdējāt, nokalpojas diezgan garu mūžu. Tā kā muzejā tā ir apskatām, un daudz nemaz tādas nav saglabājušās, kaut gan izgatavotas kopskaitā aptuveni 3400 šādu lokomotīvu.